Jā, stulbo Aņiku nedēļu, tā mēs esam to izsludinājuši. Tiešām paši sagudrojam stulbas anekdotas. Ziniet, un sanāk tā neko vakar. Jau viss tā piesagudrojām dikti jau. Nu, varbūt vakardienas anekdotas ar tām arī sāksim ko. Labi? Jā. Nu, sāksim ar vakardienas labāko, ja? Nu, sāksim. Sapieris iet kāpos laukā un sāk lidot. Ienāk dārznieks prasa, ko tu te lido? Te tak nesprākst. Es esmu kāpos baltens, atbild sapieris. Nu, tad šeit tev var lāpst, šeit tev kaitēkli nolāpītais. Students izvelk biļeti un skaļi noprasa. Nolasa 10. biļeti. Pēc brīža pastāv 10. biļeti. Profesors prasa. Nu, un kas tālāk? Tālāk 11. biļeti. Pēc tam 12. biļeti. Tad 13. biļeti. Vecais runs saka jaunajam. To dar tā, uzkāp naktī uz jumta kādu pusstundu bļauj nelabā nebalsī, un kad atnāk kaķeni, tad paskatās kalendārā. Jaunais pasaka, kāpēc kalendārā? Ja māc, tad ņem priekšā, ja māc nav, tad tinies durā. Anniņa atnāk uz savu pirmo balli un palaiž purkšķi. Apstājās pulkstenis, nodziest sveces, diriģentam izkrīt zīzlis, namatēvam nokrīt parūka, namamāte nokrīt ar sirdstrieku, bet citi viesi pieklājīgi izliekās, ka nekas nav noticis. Pilsonis ienāk mājām, prasa, mutē ņemsiet? Viņi man atbild, neņemsim, mēs krāsotāji taisām remontu. Aha. Lidmašīnā lido krievs, anglis un kamielis. Lidmašīna nokrīt un visi nositās, izņemot kamieli. Jo tas bija cigarešu bloks. Jā. Nu tagad jaunās, ja? Jā. Jaunās stulbās, davai aiziet. Divi čomi sadara. Kurš kuram lielāks čoms, tā arī kārtīgi izčamojās, kamēr nolēma, ka viens no viņiem ir lielāks čoms otram nekā otrs čoms viņam. Jā. Tas bija labs, jā. Tā. Sēž dvīnīši mātes vēderā, viens nopūš cik garlaicīgi, otrs saka, davai ejam sist aknes un nieres. Bārtīši tāds. Ripo pa ceļu plācenīts, ceļa malā stāv Rubīgs Kubīgs un saka, oj, kurš tad tā nemāk? Viena draudzene piezvana otrai pa telefonu, stāsta par to, kā iepazinusies ar čali bez krāna un kā viņai gājis. Pēc kādas stundas telefons atbild, atbrauciet kundzīt pie mums, te ir morgs, bet visi ar krāniem arī vanna. Ar kādiem arī vanna. Jā. Ezīts aptiekā iepērk uzreiz 50 prezervatīvus. Vilks prasa, kāpēc tik daudz? Nelaimējās, kā grib tā puši. Labs saka, nu tad nu gan, tu daudz gribi. Ezīts arī nelaimējās, kā daudz tā nemaz. Milleram bija spāņu zābaks. Visiem tas dikti spieda. Vienīgi Štirlicam nē. Staigā it kā nekas nebūtu noticis. Vai tad tev nespiež, prasa Millers? Viss ir relatīvs, filozofēja Štirlics. Man pietiek ar apziņu, ka es spiežu zābaku. Tā gudrā tāda anekdote vairāk. Nu, te vienkārši Pēterīts zvejo ārā klimps un met pret sienu. Ienāk mamma un sāk ārdīties. Tu ko dari, Sivens? Pirmkārt, man negaršo, otrkārt labi lido. Jā. Divi zirgi izdrāza kolboju. Visi brīnās, ko abi divi, un pēc kārtas kolbojs. Nē, abi uzreiz viens turēja rokas. Tā. Šaus. Muitnieks pārbauda čemodānu. Kas jums tur polsnēna maisiņā? Tur man heroīns. Labi, iet, galvenais, ka jums nav heroīns, ja? Aha, Lauris atsūtīs tādu. Dzīvoja ļoti vecs suns, kurš mūža laikā bija izkopis ļoti labus instinktus. Gulēja viņš tā. Puks, vau, jā. Zemesargi kopā ar policiju mežā meklē večiņu. Paiet kāds laiciņš, vēlāk zemesargi kopā ar večiņu mežā meklē policiju. Paiet vēl kāds laiks un beigās večiņā ar policiju meklē zemesargus. Vēl kādu lūdzu, es teicu parastāšu. Bekemots prasa Lācim, ko tu tāds skumīgs? Lāc, es domāju, cik labi būtu ar tavu purnu medutiņu palaizīt. Jā. Nu, un jaunās mūzikas halas atklāšanā uzstājas populāra grupa no Vācijas pilsētas Mērķis, kurš bija liels šīs grupas fans, svinīgi kā pirmais ar šķērēm pārgriezt sev vēnas. Parkā sēž divi vīriņi un lej viens otram uz galvas kefīru. Pienāk trešais. Jūs te dambret spēlējat? Kā tu to zini? Jā. Labi. Mēs teicām stulbās anekdotas. Šodien stulbās anekdotas. Jāipa prērī divi indiāņi, abus sašauj bāļģību. Abi klusē. Abiem piemēts malārija. Abi klusē. Abus no galvas līdz kājām
noķēsīja maitu ērgļi, abi klusē. Beigās viens saka, hau, pietiek, ejam mājās. Jā. jā. Sastapās Karlsons un Bārbija, bet viņiem nekas nesanāca. Karlsonam baterijas bija nosēdušās. Jānītim sāpēja oliņas. Viņš aizgāja pie doktora un doktori saka, būs jāgriež nost oliņas. Jānītis, oi, doktori, vai nevar pagaidīt? Doktors atbild, var pagaidīt, kamēr es padzeršu kafiju. Bet tad, ja gan būs jāgriež nost oliņas, jā. Pēterīts satiek Jāni un saka, rokas augšā, Jāni. Atceļ rokas, bet Pēters saka, ja nolaidīs rokas, tu būsi vislielākais P pasaulē. Tā arī Jānis aiziet ar paceltām rokām. Šitā tāds dumuķīts ienācis ir. Vulpīgi Goldbergi iet uz centrālu tirgu iepirkties kartupeļus. Viņi pieiet pie leces un saka, dodiet man meitenīt 3 kilogramus. Meitenīt sadusmoja, saka, es neesmu nekāda meitenīt, es esmu George Michael. Jā, labi. Satiekās divi draugi. Viens uztaisīs baigi stilīgo frizūru, otrs saka, ka arī tādu gribot un prasa, kur tādu varot uztaisīt. Pirmais atbild, tepat aiz stūra, tur otrajā stāvā remonta taisa un frizētavā visu laiku raustās elektrība. Aigars tādu. Satiekas divi zaļie. Jautāsiet, kāpēc zaļie? Tāpēc, ka zilā krāsa beigusies. Puisis aizbrauca makšķerēt un skatās. Peld nāra. Ko tu gribi daļā, meģa? Zeltu, dolārus vai briļantus? Nāra. Nē, man labāk sliekas un mušu kāpurus. Mājasēmniece vēl iebāza roku gurķu burkā un vairs nedabū ārā. Tā arī nostaigāja ar burku rokā visu mūžu. Bet tas nekas, tik un tā viņi nemācēja adīt. Jā. Restorānā sēž pavecs precēts pāris. Pienāk viesmīlis un apsveicinās. Labvakar, lūdzu ēdienu karte, izvēlieties abi precētie. Ko lūdzu jūs teicāt? Viesmīlis, nē, tā mums nav, toties ir bifšteks. Abi precētie, ko lūdzu? Viesmīlis, nē, es esmu mazgājis ausis, nevajag mani apvainot. Un tā, stūs. Ģenovēva ielīda pojeņu dobē un piesēdās izkārnīties. Garām ieta grābs un jūsmo. Kā rozes smaržo, kā lilijas smaržo. Beigās pienāk pie pojenēm. No turienes atskan Ģenovēvas balss. Un kā pojenis smaržo? Zvēru dārzā sākās karš. Mērkaķi pret krokodīliem. Tā bija apmeklējuma diena bezbērnu ģimenē. Un vakars, tumsa, vientuļš parks, iet Marija un baidās. Vai, ka tik maniaks neuzbrūk. Vai, un piepieši dzird. Vai, ka tik atkal tā trakā pisalīgā Marija nenāk. Vai. Un man ir vēl viena, ko Aigars iesūtīs. Man liekas, ka tas varētu būt šīs dienas pretendents uz L'Oreal somiņu. Ja? Mazais Kārlīts, vesels 18 gadus, bija gaidījis, kad viņš varēs nopirkt alkoholu. Beidzot, ilgi gaidītā Kārlīša dzimšanas diena ir klāta. Viņš dodas uz veikalu, nopērk visu, ko vēlas, bet beigās izrādās, ka tas ir biezpiens. Aigars. Jā. Labi. Es domāju, ka Aigars bija labi pastrādājis. Viņām vēl bija ļoti labās, ka Pēterīts Jānis satiek un rokas augšā un Jānis jāstaigā visu mūžu paceltām rokām. Jā. Viņš negrib būt lielais P. Labi, ko, Aigaru apsveicam, jā. Viņš saņem L'Oreal somu ar FX Studio Line matu kopšanas līdzekļu sēriju jauniešiem. Absolūtīs, tagad ir pienācis žēlīgais stūbais, žēlīgajām stūbajām anekdotēm. Latviešu tautas anekdotēm. Jā, jo tiešām sastādām mēs šo pirmo krājumu kopā ar jums. Tātad tauta. Un visi tauta varēs lepoties ar šo kaseti, kas iespējams pavisam drīz iznāks. Es tu tātad tauta. Jā, es tu tātad zeibis arī tauta. Labi, ko tad mēs tagad varētu palasīties? Stulbus aņukus. Paklausīsimies, padomās. Satieks divas blondīnas. Viens sūdz, kā nesot pieņemt darbā. Otrs saka, vajadzēja paņemt līdz lielos pupus. Es jau paņēmu līdz lielos pupus, bet šie man saka, lai es parādot CV. Oi.
To gan kauns rādīt. To kauns rādīt, jā. Makšķernieks sēž laivā, izmet savu pīcku un runā pie sevis. Nu, kas ir ķeries. Aiz laivas otrā pusē 2 līģi prātīgi runā. Paskaties uz to idiotu tur laivā. Nu, piedāvājums varbūt ir labs, bet reklāma nekām nedara. Marketings klibo, jā. Kampaņas nav, ne. Vītauts aizgāja uz tirgu nopirkt ābolus. Nopirkt 1 kilogramu, padomāja. Droši paliek, nedroši nopirkt vēl 1 kilogramu, jā. Brīdā, kā apdomājās, droši paliek, nedroši nopirkt arī lucernu stādus. Jā, pa galveno pilsētas ielu iet govs un bauro. Move your ass, move your ass. Piebrauc policija, nolīk goviņu priekškājas uz mašīnas, pakaļkājas plati, jā. Policijas, dzēri? Govs, dzēru. Policijas zāli pīpēji. Pīpēji. Dūries arī. A kā tu domā, mazais sarkanais vīriņš ar zaļām acīm pa visu mūli? Kā Japānā kauj cūkas, tu zini? Nekā nekauj. Īsti cūka pati iztaisa sev harikiri. Protams, uz ielas mētājās leduskapis pilns ar alu. Apkārt stāv liels bars ļaužu, bet neviens neiet klāt. Pienāk nejauši garām gājis prasa. Kas te notiek? Kāpēc leduskapis uz ielas? Vai tad neviens negrib alu? Kā negribētos, jau gan, bet lieta tikai tā, ka mēs neesam vietējie, mēs no Lubānas ielas. Vai jums lūdzu būtu katalogs? Bet kam jums katalogs? Es zinu pats, kāpēc man katalogs, bet vai jums ir katalogs? Vīriņš piezvan uz seksa telefonu. Labdien, man vajadzētu sievieti. Tur atbild, halo, te Magnolija, vai gribi parunāt? Gribu. Vai tu esi viens mājās? Kā tu uzminēji? Es visu zinu, tagad tu gribi, lai es lēni izģērbjos. Nē, to es negribu. Es piezvanīju tāpēc, ka pats es nevaru saprast, ko zupā mēs pa priekš kāpostus vai bieti. Kādu dienu kādā mājā notika nelaime. Omai aizkrita atejas durvis. Tā arī palika. Izbūvēja dzīvoklī vēl viena ateja, bet Oma dzīvo otrā. Sarunājās 2 laucinieki. Viens saka, mans zirgs ir dikti gudrs, kad es pievelku mūli un atlūstu ratos, viņš vienalga pats aiziet uz mājām. Otrs, manējais ir vēl gudrāks. Viņš ne tikai aiziet mājās, bet vēl samulda sievai ticams attaisnojumus. Gudrēs ir. Vai pie jums ir operas festivāls? Tas pie mums ir. Ja nepatīk, tienies tālāk. Satiekas mežā sapīpējies zaķītis, sapīpējies tīģeris. Zaķītis. Nu, ko kaķīt? Tā lēnītēm uz pelītēm? Tīģeris. Bet tu, ķengur, tā ātri dipadu napadu pēc polšā. Tā, Andris atsaka. Ērika onkuli uznes mani kalnā. Ērika onkuli pēc tam noliec zālītē. Pēc tam nobučo samīļo, pēc tam nones no kalna, pēc tam ienes mājā, pēc tam ieguldi siltā, mīkstā gultiņā, bet pēc tam Ērika onkulē mudīgi prom, jā? Jā, zemnieka sieva pusdienu laikā nolikusi sili, kapā biešu lapas, izlien kurpis un saka, nu, ko tu daudzies? Labi, mēs ar draugiem drusku iedzērām, uzlikām mūziku, pālējāmies, bet mēs taču vēl esam jauni kurmji. Reiz Raimonds Bergmanis norībušu. Nu, beidzot esmu vīrā, priecājās. Mušam. Vatsons. Holmes, kā jūs uzzinājāt, ka slepkava ir sieviete ar brillēm? Elementāri, Vatson. Cik upuris ir nožņaukts, tad no kurienes gan citādi te gadītos zilie pilieni un šķērs un vēl kaut kas pārgriezts. Sieva pa telefonu stāsta draudzenei. Mans Janka gan ir foršs vecis. Vakardien abonēja, šodien abonē, bet rīt taisās abonēt. Janka turpat blakus sēž un nīgri ņurd stulbā. Nevis abonē, bet bonierē. Dondors 3 izsauc bāzi, pieprasa avārijas nozēšanos. Te bāze, kas noticis? Degviela beidzās? Nē, smilga pakaļā. Iliks. Iluzionists iziet cirka arēnā un saka, skatieties, te man ir tukša cepure un tagad skatieties. Neskatieties, nekā tur nav. Šitas ir labs. Jā. Pludmalē kāpās sēž vīrs ar fotoaparātu un knipsē. Tantuks iet garā. Nu, ko tad tu te knipsē nūdes pludmali tālāk? Fotogrāfs, ak tu vecā, bet saulriet jūrā. Vai tas tev ir prezervatīvs, vai?
Un Lācis iet pa mežu, skatās, sēž 2 vārdus. Sveiki, vārdes! Sveiki, Lāci! Un tā vārds pa vārdam, kamēr Lācis dabūja pa purnu. Un mierā. Un mierā. Nu, ko mēs darīsim? Nu, pa iluzionis nebija slikti. Pa iluzionis man patīkās, jā. Aiziet. Tā ir dodam pa iluzionis, jā. Jā, tad Andris ir uzvarētājs šīs dienas